Sveiciens visiem! Mani sauc Māris Šveiduks, es esmu sporta kluba Lāčplēsis vadītājs un agrākajos laikos diezgan titulēts sportists. Šodien es jums gribu parādīt mazliet no savas pašreizējās programmas, ko darīt vīram, kuram ir krietni pāri 50, lai uzturētu sev lieliskā formā. Un tātad šodien, ko mēs pamēģināsim notrenēt tricepsu ātri, efektīvi un galvenais pareizi. Nu ko, ķeramies klāt, pie darba aiziet! Pēdējā laikā es sāku treniņus maz taisu kardio, tāpēc, kad man ir tā jau kaloriju deficīts ikdienā. Tāpēc es sāku ar plecu kārtīgi iesildīšanu. Un tas man ir katra treniņa, neskatoties ne uz to, vai es trenēju plecis, muguru, rokas vai krūtis. Nu, tad, lūk, tas izskatās šādi. Nu, lūk, apmēram tā tas izskatās. Protams, katra vingrojuma izpilda pa 15–20 reizēm, bet tas nodrošina to, ka plecu locītava, plecu saites un pats plecu muskulis kārtīgi iesildās pirms pamatdarba. Ko, ejam tālāk? Nu, kā pirmo tricepsu vingrojumu es izvēlos franču spiešanu sēdus uz slīpu soli un mainot dažādas slīpuma leņķus, lai varētu kārtīgāk iesildīt tricepsu. Šis īstenībā nav vēl pamat vingrojums, šis ir kā sagatavojušais vingrojums, lai iedzītu muskuļus pilns ar asinīm, iesildītu elkoņus un iesildītu plecus. Nu, tātad skatieties, kā tas izskatās no malas un mēģiniet izpildīt tāpat. Atkārtojumu skaits piebildīšu to, ka es taisu parasti 3 piegājienus no 20 līdz 12 reizēm, pakāpeniski palielinot svaru un mainot soli slīpumu. Mazliet par kustības izpildes tehniku un tempu. Kā jūs redzējāt, es cenšos maksimāli turēt elkoņus šauri un pavērst viņus pret griestiem. Un kustība temps ir sekojoša. 1, 2 ir pozitīvā fāze, tas ir tad, kad es paceļu svaru un es koncentrējos ļoti uz svaru nolaišanu, tā, lai būtu izjust uz 2–3 sekundes svaru nolaist. Tas ir negatīvā kustības fāze, kas dod arī īstenībā lielāko ietekmi uz muskuli, lai cik tas dīvaini neizklausītos. Jo jūs vairāk koncentrējaties uz svaru noturēšanu un nolaišanu, jo lielāks efekts tam ir uz muskuļiem. Nu ko, taisam vēl vienu piegājienu un ejam tālāk. Viena tehniski niansīta izpildot franču spiešanu, kas ir elkoņu iztaisnošana ar svaru. Ja jūs ievērojāt visu laiku, svars paliek mazliet tā kā aiz galvas. Ja? Lielākā daļa cilvēku nezinu, kāpēc ceļ virs krūtīm, kur jau zūd ietekme uz tricepsiem. Tāpēc centieties atcerēties to, ka stienim nevajadzētu šķērsot acu līniju. Ja? Tā tāda neliela triks un neliela niansīta. Nu, bet, esat gatavi, ejam tālāk pie pamatvingrojuma. Mans triceps treniņa galvenais vingrojums ir triceps uz bloka, un es viņu izpildu mazliet savdabīgi. Es taisu vienu dropsetu, tas ir divu piegājienu apvienot vienā kustībā, plus kombinācijā ar biceps izolējošo vingrojumu, lai nodrošinātu papildus asiņu plūsmu rokai un dabūt tādu kārtīgu pump efektu. Nu, skatāmies, kā tas izskatās darbībā.
kā jau minēju, biceps vingrojumu es iekļauju kā izolējošo vingrojumu, tāpēc, lai nodrošinātu papildus asins pieplūdumu rokām. Un tas ir efektīvi palīdz balansēt slodzi un izcelt, palielināt biceps pīķi, kā jūs redzējāt, diezgan labs vingrojums priekš biceps pīķi. Tādā veidā es taisu 3 garas supersērijas. Paskatāmies vēl vienreiz, un es pateikšu par atkārtojumu skaitu piegājienā. Ja? Aiziet! Ja jūs ievērojāt, tad šis pamatvingrojums tiek izpildīts 3 vai 4 apļos, kas nozīmē sevi iekļauj triceps ar virvi, triceps ar 3 stūru rokturu un biceps starp krustniskajiem blokiem tāds koncentrēti izolējušais vingrojums. Kāds ir atkārtojums skaits? Parasti es ņemu no 12 līdz 8. Ja ir šeit tricepsam uz nomešanu, tad parasti 10 un 6, kā nu kur reiz pēc pašsajūtas, bet katrā ziņā tas diapazons visu laiku tiek uzturēts no 8 līdz 12. Skatāmies vēl vienreiz, 3. pēdējais piegājiens. Un triceps treniņā noslēdzošais vingrojums man ir spiešana Smith trenažierī šaurā tvērienā, kas ir akcents uz tricepsiem, un kombinācijā supersērija ar grūšanu atpakaļ ar hantelēm noliecienā. Tā tas skan vajag pareizi izteikt, bet paskatīsieties un jums viss būs skaidrs. Kāpēc spiešana šaurā tvērienā? Tāpēc, kad man patīk, kad bāzes vingrojums ir kā pēdējais, kad triceps jau ir pietiekoši notrenēt, tas dod papildus spēka grūdienu noslēdzošam triceps akcentam. Nu ko, aiziet! Kā jūs jau varbūt ievērojāt pirmajā piegājienā, ka es izpildu nepilnas amplitūdas kustību. Parasti vienmēr uzsver to, ka vajag maksimāli plašu amplitūdu, tikai ne šajā vingrojumā, tikai ne vingrojumā šaurā tvērienā uz triceps. Tāpēc, kad kustības pirmo daļu tur izpildu pleci ar krūtīm, kas mums nav vajadzīgs. Mums ir vajadzīgs tikai noslogot triceps. Un triceps ieslēdzās tikai tad, kad tiek leņķis tālāk pa 90 grādiem. Tāpēc tā es nepilnu kustību, koncentrējot maksimāli uz beigu fāzi, lai varētu sasprindzināt triceps un noslogot viņu maksimāli.
Ja? Paskatāmies vēlreiz, kā tas izskatās un mēģiniet izpildīt tāpat. Lūk, šajā vingrojumā, uz ko jāpievērš uzmanība, ir elkonis jātur maksimāli augstu. Kustība ir tikai elkonī uz iztaisnošanu, un daudz kļūdās ar to, ka viņi mēģina uzcelt hanteli sev uz apakšdēlu. Tādējādi šmaucot mazliet slodzi. Hantelē vajadzētu iet atpakaļ projām no ķermeņa. Tas palielinās noslogojumu uz triceps. Redziet, tādas mazas niansītes pamainiet, pamēģiniet un atrodiet sev ērtāko un sev efektīvāko veidu. Un tāds arī bija šodien triceps treniņš. Viņš mums aizņēma apmēram 22–25 minūtes, tā kā pietiekoši intensīvi, ātri, labi un efektīvi. Kā es jau minēju, tas neaizņem daudz laika, apmēram 22–25 minūtes. Viņš ir diezgan intensīvs, jo es atpūšos starp piegājieniem maksimums 40–60 sekundes. Tā kā pietiekoši intensīvi, efektīvi un galvenais pareizi. Pamēģiniet šos treniņus, rakstiet mums, kā jums radās kādas sajūtas, kādi novērojumi, kādi panākumi. Un sekojiet līdz lapai sportsvei.org, pievienojieties mums Facebookā, draugos, katrā ziņā palieciet kopā ar mums. Jūs redzēsiet daudz un interesantus sižets par treniņiem, par sportu un tā tālāk. Tiekamies jau nākamajā sižetā. Atā! Pirmais treniņš ar Māri mums ir beidzies, un es ceru, ka tas arī nebūs pēdējais. Māris diezgan daudz jaunas lietas mums pastāstīja un interesantas, un arī man tika tas gods, teiksim tā, varbūt nepiedalīties treniņā, bet tiešām kaut ko jaunu uzzināt, un gan no tehniskās puses, gan arī no izpildīšanas. Viennozīmīgi gribu pateikt paldies Mārim. Paldies tev, ko uzaicināji. Jā. Un droši vien daudz mūsu skatītāji, tik tiešām jaunā paudze, nepazīst Māri. Tad Māri, pastāst nedaudz par sevi, par saviem panākumiem. Vispirms jāsaka to, ka tiem, kam interesē šie jautājumi, ieiet, droši pameklējiet internetā Gym Large Places. Tur ir gan par mūsu klubu, un arī daudz informācijas, ja jums tiešām šie raidījumi interesē vairāk. Par sevi es varu pateikt to, ka es nodarbojos ar fitness un bodybuilding jau vairāk kā 40 gadus. Es sāku pat ātrāk pa Aivaru Visocki startēt sacensībās, jo kā Aivars teica, viņš redzēja manu skatos un viņam iepatikā šis sportveids. Es esmu tajā pat laikā 12-kārtējs Latvijas čempions un 2-kārtējs pasaules čempions fitnesā. Jā. Tā kā diezgan. Es pieļauju to, ka ļoti daudz atcerās realitātes šovu Robinsoni, kas bija ļoti populārs, bet tas jau ir bijis 15 gadu atpakaļ, tā kā es pieļauju to, ka jaunā paudze izaugus. Šeit parādīšu ir grāmata par tiem piedzīvojumiem. Ja kāds skatās Survivorus, tad tā ir īstā lasāmviela, ko palasīt. Un teikšu to, ka es dzīvoju Liepājā, man ir pašam savs klubs, kas saucās Gym Large Places, kur aug sportisti, kur mēs nodarbojamies, kur jūs vienmēr esat laipni lūgti atbraukt, paciemoties, uztaisīt kādu treniņu, pamācīties un iepazīties. Jā, mums ir diezgan interesanta zāle, liela slavas galerija ar visām pasaules slavenībām, kas pie mums viesojušies, tā kā ir interesanti atnākt tā kā uz muzeju. Un mazliet arī atšķirība būs, jo tomēr pa šiem gadiem ir savākt diezgan liela pieredze. Es esmu klubā izaudzinājis vairāk kā 30 dažādas valsts un Eiropas čempionus, tā kā ir interesanti pagrozīties tādā sabiedrībā un gūt kaut kādas jaunas iemaņas un jaunas zināšanas.
Kas vēl ir? Nu, katrā ziņā, ja jūs neesat redzējuši manu skatus, tas nenozīmē, ka es esmu projām no šī sporta veida. Es esmu vairāk kā 20 gadus jau NABA federācijas prezidents, tātad es vadāju sportistus uz sacensībām, es tiesāju starptautiskas sacensības, un bez tā vēl man ir diezgan daudz dažādu citu projektu. Kāds varbūt man redzējis televīzijā, man bija 2 gadu kulinārijas raidījums sestdienas rītos, kur mēs gatavojām rakstu žurnāliem, avīzēm. Es diezgan daudz strādāju arī ar ārzemju kompānijām un ārzemēs. Viens no pēdējiem tādiem maniem aktivitāšu punktiem bija, es palīdzu jakutiem reklamēt pasaulē. Mass wrestling ir tāds sporta veids, kur sēž uz grīdas un velk koku, kurš kur pārvilks pār, tas tāds interesants ir. Nu, tad tā darbība starptautiskā līmenī arī diezgan spraiga un diezgan interesanta. Bet galvenais, kas attiecās uz jums, uz sportorgu skatītājiem, ja jums ir interesanti, ja jūs kaut ko gūstat no šiem treniņiem, droši rakstiet. Šeit, jā, droši rakstiet, un mēs mēģināsim sagatavot jums tādas sižetes, lai jūs varētu izglītoties un turpināt to darīt. Bet, ja kāds ir nepacietīgāks, šeit es atkal izmantošu iespēju pareklamēt savu grāmatu, jā. Tā saucās Kulturisms no A līdz Z. Tagad viņi ir pieejami CD formātā, jo drukātās grāmatas sen ir visas izpirktas un pazudušas un nav dabodams. Katrs viņu tur mājās kā relikvija. Šī bija pirmā grāmata latviešu valodā par trenažieriem un vingrošanu ar svaru pagrūtinājumiem, kāda ir pieejama. Un tur ir viss, kas ir jums nepieciešams, sākot no ēšanas, ģerbšanas, elpošanas, vingrojuma izvēles. Ir iekšā standarta kompleks, pēc kuriem nodarboties. Ir kompleks, kur var sākt nodarboties mājās, ja jums nekā nav mājās, ne hantels, ne stieņi, ne trenažieri. Un pamazām tik tālu, lai jūs varētu pat piedalīties sacensībās. Arī par diētu, arī par motivāciju. Iekšā ir daudz bilžu, kas parāda, kā pareizi vingrot. Nu, katrā ziņā, ja jums tā grāmatiņa interesē, droši sazinieties ar mums, viņi var pasūtīt pa pastu vai atbraukt klubā nopirkt. Nav problēma. Tas būs ieguldījums jūsu pašu rezultātos un jūsu pašu zināšanās. Nu, es domāju, tagad mūsu skatītājiem ir kaut neliels priekšstats, kas ir Māris Šveiduks. Bet runājot par taviem treniņiem un par tavu uzturu, droši vien daudzi sportisti, kas seko, un es domāju tādu ļoti daudz, arī pie mums projektā tavs vārds jau ir izskanējis nevienu reizi. Un ir rakstījuši arī mums uz pastu un interesējušies, vai pie mums būs veterāni, tie, kas jau ir, teiksim tā, izgājuši ļoti lielu fitnesa karu. Ja, un, Latvijas bodybuilding dinozauri, tā kā Šveiduks, Vesovskis, tie, man liekas, tie divi, kas vēl tā aktīvi kaut ko dara, kaut ko palikuši ir. Un skatītājiem interesē, kā tu trenējies, ko tu ēd, cik tu guli? Nu, pašreiz ieskats tāds manā dienas režīmā ir tādi, kad jāsaka to, kad jūs redzat, šie treniņi ir pašreizējā laika posmā, kad ir, jā, man ir pāri 55 gadiem, un, protams, es netrenējos vairs tieši tāpat, kā es trenējos, kad es biju jauns. Tagad es trenējos daudz gudrāk, daudz mazāk tērēju lieka enerģiju. Un otrs ir tāds, kad saistīts ar mani pašreizējo stāvokli, ir tāds, kad es trenējos 3 reizes nedēļā ar dzelžiem uz trenažieriem. Vienreiz es peldu noteikti, jo peldēšana man ļoti patīk. Es esmu riktīgs cilvēks, zivs, man ļoti patīk. Un tas ir mans kardio. Un tad vienreiz vai 2 reizes es izskrienu vai izstaigāju pa parku, pa jūrmām no rītiem, nu tā, lai būtu tāda forša kardio slodzīta. Bet tas ir vairāk tā kā priekš pamošanās, tas nav tā kā treniņš. Tas ir, man vienkārši patīk to darīt. Kas attiecās par ēšanas režīmu, tad es ēdu diezgan bieži, es ēdu maz, tā kā 6-7 reizes dienā nelielām porcijām. Tā man ir iegājies. Tā es ēdu apmēram jau 30-35 gadus. Tas ir mans dienas režīms. Un tas man dod kaut kādu rezultātu. Pa gulēšanu ir tā, ka parasti saka, ja cilvēks paliek vecāks, jo viņš mazāk guļ. Manā gulēšana tiešām iznāk diezgan maz. Es guļu 6-7 stundas dienā, kas īsti varbūt nav īsti labi, bet nu, tāds tas dzīves ritms ir, kad es tā nevaru... Man liekas, tagad cilvēkiem aptuveni
gandrīz visiem ir tāds grafiks, jo tagad mēs dzīvojam diezgan ātrā laikā. Tieši tā, tas temps ir tik milzīgs un darba ir tik daudz, bet ko es daru, ko es jums varu pateikt? Ja jūs jūtaties, ka jums pietrūkst laika atjaunoties un jums pietrūkst spēka vai laika izgulēties, ir tāda lieta, ko es personīgi praktizēju. Es nodarbojos ar meditāciju, es meditēju reizi dienā un es jums saku, ar 20 minūšu meditāciju kompensē 2 stundu miegu. Tā kā līdz ar to, ja es guļu 6 stundas, es 20 minūtes pameditēju, tad es to savu miegu apjomu izgulēju. Un tas tiešām strādā. Protams, tas nenotiek 1., 2. vai 15. reizē. Tas ir jādara regulāri, un pēc tam jūs sākat just atdevu no tā procesa, ko spēj dot tādas lietas, tādas atjaunošanās. Kur tu ņēmi savu motivāciju? Jā, tas ir labs jautājums, jo es varētu teikt tā no saviem pāri 40 gadiem, kopš es vispār trenējos ar hantelēm un stieņiem un trenažieriem. Pēdējos 20 gadus, pat ātrāk man īstenībā to ļoti vienmēr ir paticis darīt, bet jo ilgāk es to daru, jo tas vairāk aiziet tādā garīgā plānā. Kāds iedomājās, ka, ko tie tur tik cilā hantels rēc un sten un nekā no tā nav, bet tā fizisko vingrojumu sasaist ar mentālo un garīgo plāksni ar katru gadu kļūst ar vien vairāk, un es pat teiktu tā, ka es neeju uz zāli vairs trenēties vai cilāt dzelžus, es eju uz zāli meditēt. Tur es sakārtoju savu prātu, sakārtoju savu garu un dvēseli, un cits brauc makšķerēt to darīt, cits iet uz baznīcu. Mana vieta ir trenažieru zāle, kur es gūstu līdzsvaru savam ķermenim, savam garam. Un tas arī man palīdz neapnikt tiem ikdienas treniņiem un gūt jebkurā dienā, jebkurā treniņā savu gandarījumu, savu baudu. Un vienmēr es atrodu kaut ko jaunu, kas man šo nodarbi tikai palielina interesi un vēlmi to turpināt. Tu Latvijā esi populāra persona. Es pat pamanīju, kā mēs iegājām šajā sporta zālē. Daudzi cilvēki uzreiz skatījās un domāja, tas ir viņš, tas nav viņš. Kā tev ir uz ielas? Uz ielas arī nāk klāt, sveicinās, iedot parakstīt kaut ko, autogrāfu un tā? Jāsaka to, ka latvieši ir tāda atturīgāka tauta, jo parasti, tad, kad aizbrauc uz ārzemiem, kaut kur Amerikā vai kur tur cilvēki nāk, ja vēl trakāk Latīņa Amerikā vai tuvajos austrumos, tur vispār skrien pakaļ, kliedz Rembo, tur vai vēl kaut ko tādu. Pie mums ir tā mierīgāk, bet atklāt sakot, kaut kā es tam vairāk nepievēršu īpašu uzmanību, jo tas dienas ritms ir saspringts, tu ej. Man pat kādreiz pārmet, kad es aizēju saviem radiniekiem uz ielas garām, vienkārši neievēroju. Tā kā, ja kādam es kādreiz paeju garām, neuzskatiet to par kādu lepnību vai ko, tas vienkārši es neesmu ievērojis. Bet tā popularitāte, jā, tās paudzes mainās, varbūt tagad jaunā paudze, kā jau Jānis teica, te mazliet viņi mazāk pazīst, bet tas kulminācija bija pēc tiem Robinsoniem. Tas bija tik populārs šovs visās 3 Baltijas valstīs, kad tad pietika jebkurā vietā ieiet, visi zināja, kas ir Robinson un kas ir Robinsona uzvarētājs. Tad bija, teiksim, Lietuvā vai Igaunijā bērni skrēja vienalga parakstīt roku, kaklu, burtnīcu, tā jebko. Un tāpēc jāatgriežas vēlreiz pie grāmatiņas sarakstīja, lai cilvēki zinātu, kā ir patiesībā, kad tu piedalies realitātes šovā un kā tu patiesībā, kad tu dzīvo uz neapdzīvotas salas. Citi saka, jā, jums tur aizkadrā dod ēst un guļ kaut kādās tur viesnīcās. Nekā tāda nebija. Tiešām bija jāēd tārpi un pussapūšu kokosriekstu, lai varētu izdzīvot. Bet šeit tajā grāmatiņā, jā, vēlreiz novicināšu jums te gar ekrānu, ir tā humoriņa aprakstīts visas tās grūtās lietas un arī aprakstīts, kā tas bija īstenībā, nevis kā samontēt televīzijā. Jūs kādreiz kaut ko skatāties, neuztveriet visu to kā tieši tā, kā tas ir, jo televīzija var izdarīt da jebko, ja kā grib. Maģija, magic. Tieši tā, jā, tieši tā. Lūk, tā kā izmantojot iespējas, jā, vajag dzīvē izprovēt pilnīgi jebko, jo man vienmēr ir paticis pierādīt citiem cilvēkiem, kad trenažieri palīdz jums jebkurā dzīves jomā. Un kādreiz padomu laikos, kad šo sportveidu ļoti kritizēja, teica, tas ir uzpūstie cilvēki, spēki nav, tikai mākslīgie muskuļi, viss. Es centos pierādīt cilvēkiem pretējo, kolekcionējot sportveidus, sasniegumus dažādos sportveidos. Un jāsaka, tad, kad manā kontā ir vairāk
turpat 30 dažādi sportveidi, kuras es izpildīju sporta normas. Ieskaitot tādas eksotiskas sportveidus kā daļlekšana. Es esmu bijis Latvijas bobsleja izlasē un kalnā kāpšana, sporta vingrošana, peldēšana. Pilnīgi pretēji dažādi sportveidi. Jāpasaka to, kad citi saka, ka kačak tikai kačējās, viņi stīvi, neko citu neprot darīt. Tad šeit gribu palielīties ar to, ka es esmu pasaules spēļu uzvarētājs pludmales volejbolā starp veterāniem. Tādas dažādas lietas, kur ir tādi sasniegumi, tā kā arī jums visi ceļi ir vaļā. Jā, īstenībā tu esi tik ļoti interesanta personība. Kad mēs ar tevi laikam varētu runāt šitā visu dienu, un tu varētu mums stāstīt, kur tu esi bijis. Un es domāju, daudziem skatītājiem arī tas interesē, bet, diemžēl, mēs nevaram to tā izstiept. Varbūt, Māri, tu pastāstīsi, varbūt iedosi kādu uzmundrinājumu, kādu ieteikumu jaunajiem sportistiem, kuri, it kā grib trenēties, bet varbūt baidās aiziet uz to sporta zāli, vai arī tos paņēmienus, nezina, varbūt neizprot, varbūt kaut kāds uzmundrinājums, teiksim tā. Jā, cienījamie skatītāji, kas seko šim raidījumam un vispār, kam patīk fitnesa pasaule, nebaidieties sākt. Viss ir atkarīgs tiešām no jums, viss ir jūsu rokās. Neuzskatiet to, ka jūs varbūt esat pārāk tievs vai pārāk resns, ka jūs nevarētu kļūt labāks. Jo ejot kaut kur uz zāli, jūs to dariet tikai sev pēc. Jūs nedarat to ne saviem draugiem, ne mammai, ne tēvam, tikai sev pēc. Jāsaka to, ka cilvēkam varbūt ir mazāk talantu, mazāk dotību, vēlāk sasniedz ar savu neatlaidību daudz lielāks rezultāts, ko es varu teikt pa sevīm, kad es sāku nodarboties 15 gadu vecumā, es biju riktīgs kaulkambars, es svēru 47 kilogrami. Neviens neticēja, kad es varētu kādreiz uztrenēties, te teica, ko tu tur muļķojies, labāk dari to vai šo. Bet tā neatlaidība dod rezultāts, un es uzskatu to, ja jums patīk tas, ko jūs dariet, jebkurā dzīves jomā, ejiet, dariet, un panākumu neizpaliks. Galvenais ir spērt to pirmo soli, un negaidiet pirmdienu, negaidiet nākošā mēneša pirmo datumu, sāciet šodien, noskatieties raidījumu, ņemiet somu un prom uz zāli. Jā, metiet visi no pīpēšanas, dzeršanas, salieciet somu, noskatījāties video un uz sporta zāli trenēt tricepsu. Es ceru, ka mēs tiksimies vēl kādu reizi, ja jums ir interesi, droši dodiet, jo kam mēs strādājam? Mēs strādājam jums, mēs veidojam sižets priekš jums, lai jums būtu vieglāk un lai jums būtu interesantāk un galvenais, lai ir rezultāti. Vēlreiz paldies, Māri, ka atbraucim tādu gabalu, jo, Paldies jums, ka skatījāties, un es domāju, ka tiksimies nevienreiz vien, lai jums viss izdodās.